bērnībā es vēlējos kļūt par laikam jau par pārdevēju, jo es domāju, ka es varēšu ēst visādus konfektus pa brīvu un kārumus. Godīgi sakot, es nezinu, par ko es sapņoju, jo man vēl nebija skaidrs vīzijas. Bērnībā es vēlējos kļūt par ārsti, man pateic, ka man patīk spēlēties pārstiem. Vēl es gribēju kļūt par princesi, jā, un arī par aktrisi. Es kādreiz gribēju kļūt. Man nebija skaidrs vīzijas, par ko es gribu kļūt. Nebija pilnīgi nekādas nojausmas un ļoti tracināja, kad bija skolā jāraksta domraksts, par ko es gribu kļūt. Tā kā vajadzēja domrakstā, es rakstīju, ka es gribu būt ugunsdzēsējs, bet tam nav nekāda sakara. Vispār arī kaut kādām manām domām. Es esmu jaunākais bērnu ģimenē, un man bija ļoti bieži jādzīvojusi vienai mājās, un tāpēc skatījos filmas un multenes, bet vairāk jau filmas, un tad es spēlējos par spiegiem. Man bija spēļu šautenītes, un tāpēc es nolēmu, ka es gribu būt spiedze, bet ar laiku es sapratu, ka tas nesanāks, un tāpēc es būšu aktrise, kas varēs spēlēt spiegus princeses un citas varoņus. Jā. Ir. Gribu būt ne tikai spiedzene, bet gribu būt arī daudz kas cits. Jā, man ir daudzas ambīcijas un jā, es tikai vēlos mainīt pasauli diezgan krasi. Šlaik man tīri labi patīk zinātnieka karjera. Tas varētu būt tā interesanti. Pats varētu kaut ko jaunu atklāt. Pašlaik mana tā kā potenciālā profesija ir ķīmijas saistība nozarē tieši konkrēti, vai bioķīmija, vai kāda materiāla zinātņu ķīmija, jo tur es saskatu sev kā potenciāli darbspējīgu cilvēku, un šī nozara man arī padodās. Tas atkarīgs no tā, kādi būs rezultāti. Es varētu ļoti priecāties, bet es pieļauju, ka es varētu arī mazliet sabēdāties. Bet, ja mēs tā globālāk domājam, tad es noteikti došos tiem rezultātiem, kā ar savu lepnumu un iesniegšu attiecīgās augstskolās. Bet es katrā ziņā būšu ļoti priecīga, ka šis laiks manā dzīvē ir beidzies, esmu viņu izturējusi. Tā. Tāpēc es priecājos pirms eksāmeniem, kad tūlīt varēšu viņus nolikt un darīt to, ko vēlos. Es vispirms vēlos izbaudīt savu pēdējo vasaru, pirms vēl studentu statusa iegūšanas, bet, protams, pa vidu arī jāiestājas augstskolā un varbūt jāmēģina iegūt kādu stipendiju. Jā. Mācoties vēl kaut kur. Varbūt ārzemēs mācoties, papildinot sevi, bet nekur vēl augstu. Pēc 5 gadiem es gribu būt arī laimīgs. Kā parasti, tas galvenais. Es gribētu būt ar apziņu, ka man ir sava bagāža, man ir sava zināšana un pieredze bagāža, kad es zinu, kāpēc es esmu šai pasaulē, es varu apmēram saprast savu to sūtījumu, kad es stāvu ar abām kājām uz zemes, ka man ir labi. Es pieļauju, ka es varētu studēt maģistrantūrā, ļoti iespējams ne Latvijā un visticamāk kādā ķīmijas nozarē. Jā. Es gribētu būt tā kā kāpjam pa kāpnītēm, ja? Un tad ir tas kāpņu laukumiņš. Es varbūt savos 40 gados gribētu būt tajā kāpņu laukumiņā, bet lai man ir vēl priekšā pakāpieni un manu bagāžu nebūtu grūti nest. Es noteikti gribu saglabāt savas mājas. Es ļoti gribu, lai viņas man tur ir. Es nezinu, vai es viņās tā pastāvīgi dzīvotu, bet es gribētu sajūtu, ka viņas man ir un es viņas brauktu kopt un iemācītu bērniem, kad savas mājas un savu to kultūru vēsturisko mantojumu ir jāciena, jāgodā. Tā kā es domāju, ka es neko nepazudīšu tālu prom. Un savus iepriekšējos 20 gadus es ne par ko negribētu nožēlot. Es domāju, tā nebūs nekādā ziņā. Man pēc 20 gadiem es gribētu šo labu 20 gadu sajūtu. Sevi redzu, ka viena no pasaules zināmākiem cilvēkiem, kurš ir izmainījis visu cilvēks domāšanu, nevis izmainījis, bet palīdzējis tai kaut kā veidoties un droši vien strādāt kaut kur jau. Uz šo jautājumu ir patiesībā diezgan grūti atbildēt, jo nekad nezinu, kur dzīves ceļi to tevi novadīs, bet tas, ko es vēltos būt, ir darīt to, kas man patīk un padodās. Varbūt atalgojumam tieši nebūtu lielāks nozīmes, bet darīt tieši to, kas man ir pie sirds.
Es gribētu saistīt savu nākotni ar cēsīm, bet arī jāstāsta, vai cēs var dot iespējas šo iespēju piepildīt. Kāpēc pēc tām savām kāpnītēm, un tad jau jūs sapratīsiet, kur, kas, kurā plauktiņā ir jāieliek. Lifti saplīst, trepes nē. Jāpamēģina dažādas lietas pēc iespējas vairāk, lai saprastu, kas interesē. Ieklausīties sevi un necensties domāt pēc kaut kādiem, nezinu, tur dāmiem, kad, tagad man ir jādara tas un tas, kurā profesijā tur var nopelnīt vairāk naudas un uz to iet, bet, ieklausīties sevi,